mēs runājam par klimatu pārmaiņām vai par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību vai citām lietām, mani vairāk interesē tas, kādā veidā mūsu kā sabiedrība, tās mūsu attiecības ar apkārtējo dabu, ar citām sugām, ar vidi kopumā veidojas un kā veidojas šī atbildība, cilvēka atbildība pret apkārtējo vidi. Biedrība Zaļā brīvība sadarbībā ar Latvijas Universitāti pēdējā gada laikā mēs iztenojām kopīgu projektu, lai izstrādātu mācību moduli, mācību programmu par klimatu pārmaiņām un to, kādā veidā tad mēs varam pielāgoties un kādā veidā mēs varam mainīt un gatavoties varbūt šīm izmaiņām gan dabā, gan sabiedrībā. Un šī darba ietvaros mums ir radusies gan grāmata par klimatu pārmaiņām un ilgspējīgu attīstību, gan arī dažādi mācību materiāli, gan e-kurs, gan arī šī grāmata būs pieejama vēlāk arī e-formātā, respektīvi, kur jūs varat izmantot viņu dažādās viedās ierīcēs. Šajā grāmatā es attiecīgi rakstīju sadaļu par to, kādā veidā mūsu ikdienas dzīve, kādā veidā mūsu ikdienas patēriņa paradumi ietekmē klimata pārmaiņas un apkārtējo vidi vispār kopumā. Jo tas ir viens no veidiem, kā mēs varam skatīties šīm pārmaiņām, kas notiek, jo katrs mūsu lēmums, katrs mūsu ikdienas lēmums kaut kādā veidā vai nu palielina šīs emisijas, vai nu samazina. Un tad arī tika aprakstīts, kas tad ir tās galvenās ietekmes uz vidi, kas tad ir tās galvenās ietekmes uz klimatu, un kādā veidā varbūt mēs, izdarot vienkāršas izmaiņas savā ikdienas dzīvē, varam tās samazināt. Ir 3 galvenās jomas, kas rada lielāko ietekmi uz klimatu. Tas ir pārtika, transports un mājoklis. Mājoklī mēs varam siltināt mājas, izmantot dažādas energoefektīvas ierīces, un tas ēku siltināšana ir ne tikai klimatam labi, tas arī mūsu komfortam un arī maciņam droši vien ir labi. Transporta ziņā noteikti lielākās ietekmes rada privātais transports, aviācija. Mums ir svarīgi veidot tādas infrastruktūru un cilvēku vēlēšanos radīt, pārsēsties varbūt uz velosipēdiem, iet vairāk kājām, izmantot vairāk sabiedrisko transportu. Arī pārtika ir viena no jomām ar būtiskām ietekmēm uz vidi. Un šeit svarīgi skatīties, lai cilvēki izvēlētos vietējo, bioloģisko, sezonālu pārtiku, mazāk uzturā ikdienā patērēt dzīvnieku izcelsmes produktus, jo tie rada salīdzinoši lielāku ietekmi uz vidi. Un tās būtu tās 3 galvenās jomas, ar kurām var sākt, un tad jau skatīties tālāk. Respektīvi, ja mēs nerīkosimies šodien, tad tās ietekmes uz nākamajām paaudzēm, uz mūsu bērniem būs neatgriezeniskas un diezgan būtiskas. Tāpēc ir ļoti svarīgi panākt tieši to rīcību jau uzreiz šodien, lai novērstu kaut kādas tās ietekmes, kas būs pēc 10, 20, 50, 100 gadiem.